Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēnu meitenes. Nu, Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un kā jūs redzat, man uz galda ir atnākusi milzīga paka no kompānijas Fractal. Un tas ir jaunais gaming chairs ar nosaukumu Refine. Milzīgs paldies kompānijai Fractal, ka atsūtīja man šo jauno beņķi, kur arī tad mēs šodien šajā videoklipā attaisīsim, unboxosim, protams, arī uzstādīsim, iztestēsim un pastāstīšu pa viņu sīkāk. Vēlētos pieminēt to, ka šis krēsls iet 5 variantos. Ir Fabric Dark, Fabric Light, Mesh Dark, Mesh Light un ir vēl zamšveidīgais ar tādu zamša izstrādājumu. Ja? Mans dotais modelītis būs Fabric Dark. Salu, vērsim vaļā? Jā, vaļā. Vērsim vaļā, let's go! Es ar nepacietību gribu redzēt, kāds tā viņš izskatās. Šitā kaste pati sver 26 kg. Tāds diezgan, diezgan smaga kaste. Pirmais, ko mēs darām, atplēšam šeit sāniņus un, protams, pa vidiņu. Opā! Varam vaļā. Opā! 1, 2. Pirmais, ko mēs redzam, ir šeit Designer's Letter. Tas ir dizaineru vēstulīte sanāk, jā? Un kas tam mums te ir iekšā? Opā, no Fractal. Kompliments, jā, thank you. Kā dizaineris zīmēja. Wow, šitāda skicītes taisīja dizaineris, jā, tas laikam ir saglabājies. Superīgs tāds kompliments no šefa, kā teikt, vai ne? Varam jau vaļā mūsu pašu kastu, un ko mēs šeit redzam? Tā, mazliet uz jūsu pusīt mums ir milzīgs tāds plakāts, jā. Lūdzu, tātad, Fractal, Refine, Quick Start Guide. Tas ir tāds, tas Quick Start, rekur mums ir Quick Start Guide, lūdzu! Principā tāda pamācība, kā ātri un vienkārši salikt šo krēslu. Ejam tālāk, tā, ņemam nost mūsu vēl vienu pūslīti, un šeit jau mums ir pirmā sastāvdaļa. Opā! Tā ir krēsla pati atzveltne, ar visu spilventiņu. Lūdzu, šādi, šitā ir pati atzveltnīte, protams, lūdzu, ar foršu memory found šito ten spilventiņu. Arī var pat noņemt nost, jā, šādā veidā. Viņš arī noņemams, arī uzliek pavisam vienkārši arī apakaļ. Nu, to nodemonstrēsim tālāk video turpinājumā, bet viņu var cilāt, kā vien jūs vēlaties. Nočirāts. Bet tas audums. Wow, tik patīkams. Nākošais mums ir sēdamā vieta. Jā, tāds mīks, patīkams, tāds foršs. Pakšiņi pasies kāda smuka. Šito arī pēc tam noplaisīsim nost, nu šādi dizainiski viņš tāds izskatās. Vēl kastīte, un šajā kastītē tad mums ir visi pārējie pārti. Mums ir rokturīši. Šeit ir viens rokturītis, šeit ir otrs rokturītis. User guides, jā, user guide grāmatiņa šāda, jā. Nu, principā arī droši vien pamācība, kā visu salikt, tad mēs skatīsimies pēc tās lielās. Šeit ir arī ritentiņi, ritentiņiem arī īstenībā tāda neikdieniša tāda, nu, tādā ziņā, ka viņi ir ar caurumiņu pa vidu. Skatieties, kā izskās ritentiņi. Lūdzu, ar cauķīti pa vidu. Normāli. Nu, nekas tāds nav redzēts. Un arī ritentiņus var nolukot. Šeit ir podziņi, kur jūs nospiežat, un ritentiņi arī nolukojās. Protams, arī hidrolika, jā. Šitas arī ies iekšā, apakšējā daļā. Maza kastīte, accessories. Ir jābūt iekšā visām skrūvēm, jā. Lūk, kur mums ir skrūvītes, ar kuru mēs pieskrūvēsim, lūdzu, rokturīšus, un skrūvītes, arī kuras mēs pieskrūvēsim arī atzveltni pie apakšējās sēdvietas daļas. Apakšējā daļa, lūdzu, tas pati zvaigzne, ja? Cik viņa ir kvalitatīva! Tāds, zin, tāds, nu, metāliskais, protams, jā, tas ir metāls, protams, jā, bet tāds kvalitatīvs ar tādu vēl pie tam tādu tekstūriņu, jā. Protams, Fractal logucīts vēl šodien ten ir smuki. Jā! Vajadzētu visus pārtus jau izkrāmēt uz grīdes, un tad vajadzētu jau visu tā kā mēģināt un salikt, vai ne? Let's go! A few moments later. Esam visu smuki, kā jūs redzat, jau izklājuši uz grīdes. Pasies tāds mīksts arī materiāls, tāds, Tāda gumīņa, jā, bet tāda patīkama. Jā, aizmugurīte.
Beņķīša aizmugur, nu pasies, cik skaisti izskatās. Un arī šito ten var arī tā kā, redziet, uz augšu uz leju un vēl tā kā pieskrūvēt, muguriņai, jā. Skatāmies mūsu pamācību, tātad pirmā daļa mums ir jāieliek ritentiņi mūsu apakšējā daļā. Ņēmām superīgos ritentiņus ar caurumiņu, jā. Un pavisam vienkārši, nav nekas grūts, vienkārši liekam iekšā. Ir viss gatavs! Jā, ļoti labi! Nākošais mums ir jāliek šitā daļa jau iekšā tajā caurumā. Šitādā veidā arī pa taisno liekam viņu šeit. Hops! Viss gatavs! Jāuzliek sēžamā daļa jau virsū šeit. Tā, liekam iekšā un jātrāp tieši iekšā caurumā. Ir gatavs! Lūdzu! Tā arī beņķīti, protams, var pacelt augstāk zemāk. Nu kā, pagaidām. Piecelt rekur ar kloķīti. Sānā ir kloķītis, ar kur tad jūs varat viņu tā kā uz augšu un tā kā uz augšu uz leju, ja? Ceturtais nākošais punkts ir jāpieskrūvē roku balsti jau pie šīs apakšējās daļas. Mums vajadzētu laikam visticamāk, kad viņu nedaudz tā kā sagāst šitādā veidiņā, un te jau apakšā mēs redzam 3 skrūvītes, kuras ir jāieskrūvē tieši roku balstiņos. Lūdzu, šādā veidā arī liekam klāt un pieskrūvējam šitā. Nu ko, viens ir pieskrūvēts, viss ļoti labi, ļoti skaisti. Un lūdzu, jau mums ir, viens ir gatavs. Un lūk, kur jau vieta, kur tad mēs skrūvēsim arī otru. Esam pieskrūvējuši roku balstus jau pie apakšējās daļas, un šādi mums pagaidām konstrukcija izskatās. Nu ko, pēdējais punkts, kas mums ir palicis mūsu lielajā pamācībā, ir pieskrūvēt muguras balstu jau arī šeit pie aizmugurītes. Šeit ir speciāli tāda vietiņa. Bāžam iekšā, mums šito aizmugurējo daļu sanāk šitien ten iekšā. Tieši tāpatās, kā mēs darījām iepriekš, arī šitā daļa pieskrūvēsies šeit pie apakšiņas. Tā, ir gatavs. Krēsls ir salikts pilnībā. Lūk, kur šādi viņš izskatās visā savā burvībā. Nu tad iesim palēnām un tad rādīšu, kādas tad iespējas ir šajā krēslā. Par spilventiņu vēlreiz parādīšu. Tātad viņi, protams, kā jau teicu, var pacelt augstāk un zemāk. Attiecīgi, kurā vietā jums ir galva, jūs varat pieregulēt. Kā arī pavisam noņemt nost, nospiežot augšā šeit podziņa mums ir, jā. Šeit augšpusītē ir podziņa, kur tu nospiedi un tā kā viņu izņem ārā. Varbūt kādam negribās, bet tiešām foršs spilventiņš, memory foams, paskatieties, lai kā jūs viņu spiestu, viņš atgriezīsies savā pozīcijā. Par muguriņu šito ten, jā, arī var pieregulēt, tā kā spiedienu uz muguru, jā, tas ir attiecīgi, lūk, kur mēs... Muguras lejasdaļa. Jā, uz muguras lejasdaļu. Jā! Tātad man bišķiņi ir pa augstu, man patīk bišķiņi zemāk. Ļoti labi, un tad šito ten aizmugurīti, tad arī es varu tā kā, piespies, un tā kā, man īstenībā ir ļoti labi, kā ir, es nezinu, man neprasās vairāk nemaz viņu tā piespies, bet varbūt zin kā kādam prasās. Bet īstenībā šis krēsls tādā ziņā, stājē ļoti labs, jā? Tādā ziņā, ka viņš vienmēr tā, tevi kontrolē, lai tu sēdētu ar taisnu muguru, jo, zin kā, ir varianti, ka tu apsēdies, zin kā, uz šitā krēsla, tu pat nevarēsi tā īsti saliecies sēdēt, jā, jo tev vienmēr atzveltnīti, tā kā, nāks, tā kā atpakaļ. Kreisajā pusītē mums ir arī šitā podziņa, ar kuru tad mēs varam, tā kā, kontrolēt, vai mēs varam liekties, vai mēs nevaram liekties. Reku paceļot viņu uz augšu, es vairāk nevaru, tā kā, atgāsties tik ļoti, jā. Es zinu, ka cilvēkiem ir, kam nepatīk, ka uzreiz atvaļās aizmugurē, attiecīgi, jā, tad ar šito jūs varat tā kā nolukot. Vai arī nospiežot uz leju, un tad es atkal varu šūpoties. Šitādā veidā, jā. Bet visu laiku tādā ziņā, kad mugura ir taisna. Ar šito beņķi vienmēr mugura būs taisna. Maksimālais, ko var noliekt, atliekties aizmugurē, mums ir, šitā ten. Šis ir maksimums. Vari atgulties šitā ten un nolukot, lūdzu, paceļ uz augšu viss, un lūdzu, beņķis arī šitā ten, redzi, arī šitā stāv. Par rokām. Ļoti daudz iespējas mēs varam kustināt. Pirmā lieta - uz priekšu, uz aizmuguri, lūkur. Un arī tāda smuka, tāda skaņa, tā kā ziplains, apmēram, jā, tā kā kurtkai zips, jā. Skaidrs, šeit ir podziņa iekšējā daļā, kur arī nospiežot, mēs varam šitos roku balstiņus šitādā veidā kustināt. Arī šeit ir podziņa, šitajā pusītē arī iekšā, un tātad mēs varam šādā veidā, tā kā uz iekšu un uz āru.
pabīdīt. Fractal mājaslapā ir norādīts, ka šis krēsls ir maksimums līdz 2 metri cilvēkam. Un maksimālais svars ir 125 kg. Tāds rekomendētais, jā, maksimums 125 kg. Zinu, ka daudziem patīk, ka nav nekādi īstenībā logucīši un tā tālāk. Šis beņķis ir reāli priekš jums. Jā, šeit nav nekādi baigie logo, kas sprākst ārā, jā. Ļoti tāds, īstenībā arī pēc ofisa krēsla izskatās, vai ne? Derējs abos variantos, gan ofisa darbiniekiem, gan spēlmaņiem, gameriem. Apakšējā daļa ar, lūku, šito podziņu, jā, kur arī ir uz priekšu uz apakaļ, viņi ir kustināmi, skatieties, pavalkam šito, vajadzētu, un jūs varat pavilkt. Tā kā uz priekšu un uz aizmuguri. Vēl mazlietiņ pieminēja to, ka par šito spilventiņu, jā, viņš ir arī mazgājams, redz, šeit ir mums ir tāds raiferītis, jā. Šito raiferīti mēs varam tā kā attaisīt vaļā pavisam, ja, un noņemt šo audumīgo pārtu. Nu, zin kā ar laiku, zin kā viņš sasvīdīs, protams, ja. Un tad attiecīgi arī Fractals ir parūpējies, lai viņu varētu izmaskāt. Šeit ir apakšā mums tāds kloķītis. Ko šis kloķītis regulē? Šis kloķītis regulē to, ka tu viņu izvelc ārā un griežot viņu uz savu pusi. Ko tas nozīmē? Tu viņu pagriež uz savu pusi maksimāli, cik var pagriezt, ieliec apakaļ un atzveltnes daļa tev vieglāk uztaisies. Nu, vieglāk varēs šitā ten šūpoties. Bet, ja tu kloķīti izvelc ārā un pavilksi, tā kā, nu, skrūvējis uz pretējo pusi, ja, hops, ieliekam apakaļ, un šī daļa jau, nu, tā kā grūtāk ir, nu, mazlietiņ šitā ten mugurīgā daļa, tā kā atzveltnes, tā kā, nu, nedaudz grūtāk kustās. Attiecīgi tu arī var pielāgot, cik viegli tu gribi, tā kā, nu, atgāzties uz aizmugurīt. Vēlētos pieminēt to, ka Fractals dod arī garantiju, un tās garantijas ir tiešām, nu, lielākas nekā citām kompānijām. 5 gadi garantija mehāniskajiem pārtiem. Tas ir konstrukcijai visām, ja? Visas konstrukcijas, kas ir saistītas, nu, ar visu krēslu, izņemot audumu, ja? Ir 5 gadi garantija. Un 3 gadu garantija warranties soft pārtiem. Tas ir viss, kas saistīts, kur jūs redzat audumu, ja? Spilventiņš, lūk, visur, kur ir soft pārti, ja 3 gadu laikā kaut kas, nu, notiekās, arī rakstam supportam un jums atsūtīs jaunus tā kā pārtus. Kopumā ir 5 varianti, ja? Šis ir tumšais fabriks, ir vēl tieši tāds pats, tikai gaišs. Un tāda ir tas mešs, kas ir kā siets, ja, ka šitā daļa visa ir tā kā sietiņveidīgā un aizmugurē, ja. Arī iemetīšu bildītes, varēsiet paskatīties, kā tas izskatās, ja. Visu, arī mājaslapā var to visu aplūkot. Un ir tas 5. kas ir kā zamšveidīgais. Visi linki būs aprakstā, arī atstāšu arī linku, kur jūs varat iegādāties šeit pat Latvijas tirgu, ja, par kādām cenām un visu pārējo. Bet, nu, šis krēsls ir Latvijas tirgu ap 450 eiro. Tas arī principā viss, ko es gribēju jums pastāstīt par šo burvīgo krēslu no kompānijas Fractal ar nosaukumu Refine. Nu, tiešām ļoti labs krēsls, ļoti, kā jau teicu, labi iederēsies gan gaming roomā, gan ofisā. Nu, tiešām tādā ziņā, nu, tāds ļoti arī forši izskatās, ar tādu ļoti tādu, nu, tāds tiešām ergonomisks, jā, un tiešām tās visas iespējas, ko viņš dod, jā. Nu, baigi forši, ka vēl muguriņš to ten, nu, arī ļoti labi izskās no aizmugurs, vai ne? Un atceries, gaming chairs no kompānijas Fractal, Refine. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Nu, ko es dodos jau viņā pasēdēt nedaudz ilgāk. Un tiekamies nākošajos videoklipos. Let's go!